Čau visiem! Man baltie oši plaukti lēnām pārto pār smukiem krāsotiem pelēkiem plauktiem. Kamēr es te krāso, tikmēr jūs paskatās, kā mums gāja to, ko mēs vēl nepieminējam pagājušā sērijā. Tāda maziņa, bet manā izpratnē ļoti skaista bērndārza grupiņa Norvēģijā, kas saucās Naturbarnehage, jeb dabas bērnu dārzi. Un viņi ir bieži vien blakus fermām, vai arī, teiksim, bija Dramenā augšā pie Spirālena ir viens, viņi blakus parkiem vai muzejiem vai vēl tā tālāk. Un tur bērni, ja parastā bērndārzā viņi reizi nedēļā dzīvojas vienu dienu ārā, tad aiz Naturbarnehage viņi burtiski katru dienu, tajos bērndārzos, tad viņi ļoti bieži ārā, viņi biežāk ārā nekā iekšā. Tā kā parastā bērndārzā viņi iet ārā uz visu dienu, un pilsētā, protams, tev nebūs kur pazāģēt vai arī tur pasiet mezgls mežā. Tad viņi bieži iet uz šitiem Naturbarnehage. Un tie specializētie bērndārzi ir izvietot vai kaut kur dabas teritorijās, vai tur pie parkiem kaut kādiem. Un konkrēti, kur mēs bija fermai atvērto durvdienu, un pēc tam es tikai pamanīju, ka tur ir arī bērndārs. Jo vienā brīdī es sāku runāt ar tiem fermas darbiniekiem, un viņi teica, ka viņiem tur, teiksim, cūkas, aitas un kazas un truši nav tikai vispār nav paredzēti gaļai, bet vairāk viņi tur tikai bērndārza vajadzībām. Kamēr es krāsoju, tikmēr jūs skatās, kā gāja tai fermā atvērto durvdienā. Mēs, karočēji, atbraukuši uz kaut kādu fermu, te ir kaut kāds atvērto durvdienas. Un kā jau fermeri vienkārši sadzina visus uz lauku. Pat cik bija nesen arī trakie lieta, protams, ne tik traki kā Latvijā, bet bija traka lieta. Un tad viss lauks ir slapšs un diezgan dubļains. Jā, diezgan interesants tāds koncepts, kā fermeri vienkārši attaisa fermas un saliek visu skatītājiem. Un izskatās, ka pilsētnieki ir noilgojušies pēc dzīvniekiem. Cūciņas ārā izvests un pie viena arī pārdod visu savu ekosmeko. Tur ir vistas, tur ir aitas, tur ir tā kā galdniecība. Tāda, tur var sīkajā āmuriem padauzīt naglas. Tad vienkārši smuki sakopt fermu, ritīgi forši. Pilsētnieki interesants koncepts. Jā. Vismaz redz kaut kādu dzīvību, ne? Kaut kas notiek. Man patīk, ka te visi sakopts, visi tīrs un skaists. Un tā arī taisīts, lai cilvēki nāktu un apskatīties. Nav tā kā, teiksim, godīgi lielākā daļa fermām parasti visi tāds diezgan praktiski uztaisīts, ka tur nav smuki žogi, tur ir salikt vienkārši arkli, vēl kaut kas. Karoči viss mētais kā parasti. Un šitie bišķi savādāk te visi uztaisīts arī tā, lai smuki. Ship alone. Jā, baigi foršais pasākums īstenībā. Nav nekas tāds baigi īpašs, bet izvizināt sīkos, parādīt, kā laukos te viss notiek, kā arī te visu būtu smuki. Pasākums interesants, te jau vairāk svarīgi noskaņojums pašam sev, jo, ja tu atnāk sabozies, tad nekas tev dzīvē arī neuzlabosies. Pirmais traktori ir šabagaļ, un otrais kaut kur tur noplīs. Izrādās, pasam manējiem bija nogrims, bet nākamais teica palīgā.
Un jā, izrādās, ka šitas arī ir bērndārs. Kā viņš saucās? Gārdas Barnehage. Tātad tas ir dārza bērnu dārs. Varbūt te nav baigi daudz bērni, vai ne? Bet, ka viņi grib iepazīstināt ar fermām un tā tālāk. Ferma ir burtiski šeit. Nu, lūk, es jau pabeidzis krāsot. Kā jums patīk tas mazais video stāstiņš par fermu? Kamēr es krāsoju šito osu, jūs atkal paskatās, kāda Raimonds te ir uztaisījis vīna plauktu. Šitas būs tāds diezgan ekskluzīvs, kā saka, one of a kind plaukts, jo cilvēks ir speciāli izbetonējis pagrabu, apaļu, un viss kustība notiks caur augšu. Tur būs ļoti biezs stikls un vītiņa treps pa vidu, lai var nokāpt lejā šitai pagrabā. Tas viss ir īsts ozols, tas nav nekāds MDFs, un te viņš vēl viss nāks slīpēts un eļļots, un tīri kaut vai, lai piedzītu plauktus. Teiksim, paskatās, redz, viņi smuka kopē šito apaļo. Tas viss ir aizņēmis pāris nedēļas. Šis ir tik inčīgs, ka es izvilku arī otro kameru, tā kā paskatās kādu sulīgāku skatu. Šito video mēs veltīsim 6% daļējām dzimumam, kas skatās manu kanālu. Pēc statistikas 94% no manu kanāla skatītājiem ir vīrieši vecumā no 25 līdz 45 gadu. Un neuztver to kaut kā noniecinoši vai ko, bet vienkārši cik es visas sievietes apkārt zinu un es aptaujājis un runājis, visām viņām stāsts sākas diezgan vienkārši un stipri līdzīgi. Pa lielam ir tā, ka pārsvarā jau atbrauc vīrietis strādāt, kaut kādu naudu pelnu, un tad sāk saprast, ka attiecības vairāk nav tas, kas bija iepriekš, un ka vajag būt tomēr kopā. Pēc tam, ka vairāk viņas ir pavokšķerējušas internetā un izlasījušas tādas grupas tā kā Māmiņas Norvēģijā un tam līdzīgi. Muļķīgie priekšstati par to, ka te visus bērnus ņem nost un vēl nezinu ko, ka tas viss ir pilnīgi un galīgi garām. Tad viņas izdomā, ka var tomēr pārvākties pie vīra. Un, protams, atbraucot šeit, dzīve te ir daudz savādāk, sveša valsts, sveša valoda, naudas vienības cits. Cilvēkiem vienkārši vajag aklimatizēties. Es pat interesi pēc esmu palasījis statistiku un pārsvarā cilvēkiem, ir cilvēki, kas vieglāk adaptējas un cilvēkam tas iet ilgāk, bet pārsvarā cilvēkiem tas prasa 4 līdz 6 mēnešus, lai tā par itīgo teikt, ka viņi ir aklimatizējušies un saprot, kas te īsti notiek. Nu jā, tad dāmas atbrauc šeit, aizlaiž sīkos uz skolu un pēc tam jau sāk garlaicīgi palikt. Gribas iziet ārā, no sākuma baidās, jo tepat ieiet veikalā, teiksim, te pat cik aizsargāts tirgus, vietējie produkti, tu pat īsti nezini, kas ir kas, un tad tu nevari sastāvu izlasīt, un cenas, protams, uzreiz nevis tur 2 eiro, bet 20 kronas, tas liekas nenormāli daudz, un karoča vajag diezgan ilgu laiku, lai aklimatizēties. Bet tā, kā sāk palikt garlaicīgi, tā sāk gribēties kaut ko tēriņu vairāk, vai ne? Kaut kā draugi varbūt parādās, un skatās, ka citas sievietes ir tīra, pat cik tur ir nekāds ikdienā, jebkura sieviete to tāpat ir darījusi, un viņas māk to darīt, tad, karočē, lielākā daļa no sievietēm sāk visu savu Norvēģijas dzīvi kā vaskedāme, jeb mazgāšanas kundze. Mazgāšanas dāma. Un tas te ir vispopulārākais veids. Tādēļ arī man sieva pastāstīs sīkāk, jo viņi izgāja arī tam visam cauri, gan bija vaskedāmē, gan pēc tam aģentūras un tā tālāk. Tā kā skatāmies pa taisno no pirmā vota, kā tas viss notiekās. Kā man iesākās darba dzīve Norvēģijā? Jā. Mums jau bija skaidrs, tad, kad pārcēlos es ar bērniem uz Norvēģiju, ka es uzreiz nesākšu strādāt. Jo mums bērni bija bērndārza un 1. klašu vecumā. Pirms? Gustavs gāja Latvijā 4. klasē un Gerda gāja, Gerdai bija 5 gadi, kad mēs pārcēlāmies. Jā. Un bija skaidrs, ka uzreiz es nesākšu strādāt, nemeklēšu darbu, un jo tā prioritāte bija kā parūpēsies no sākuma bērniem un, kā Jānis saka, aklimatizēsies.
mēģināt saprast, kur ir nonākuši un kas gal galā šeit vispār notiek. Nu, un tāpēc kaut kāda pusgada apmēram sāk interesēties par iespējām. Un tad viens no tādiem populārākajiem variantiem, ko Jānis bija dzirdējis un man arī ieteica, bija šī avīžu vadāšana. Pa naktīm. Pa naktīm. Tas bija, es biju uz pirmo darbu interviju angliski, un tā kā nākošajā naktī man pateica, ka es varu braukt līdzi vienam darbiniekam un apskatīties, kā tas viss notiek, jo man tā bija tumša bilde. Nu, Pa naktīm. Jā, tumša bilde pa naktīm. Tā bija vasara, manuprāt, ka mēs braucām, jā. Bet, ja paskatās no pirmā uzmetiena, tad ir baigie plusi, jo tu braukā it kā pa nakti, kaut kādos 2 sāc, vai ne? Kaut kas tam. Vienos vai 2 sāc, savāc avīzes, tur saliec pa savu maršrutu, ar savu privāto mašīnu izbraukā visu un teorētiski ap 7 var beigt no rīta. Un tad, it kā var iztikt ar vienu mašīnu uz visu ģimeni, it sevišķi no sākuma, ka nav nauda. It kā var paspēt arī bērns, tā kā pirms otrs cilvēks iet uz darbu, var paspēt, teiksim, mājās visu izdarīt un bērnus aizsūtīt uz skolu vai uz bērndārstu. Bet, jo mums jau tā prioritāte bija tāda, ka mums bija vajadzīgs darbs man tādu darba laiku, lai var no rītiem sagatavot bērnus uz skolu vai uz bērndārzu un lai pēcpusdienas būtu brīvs, vakarpus būtu brīvs, jā. Jo tad, ja pārceļās, teiksim, tādu vecumu bērniem, kas jau ir lieli un patstāvīgi, vai arī tieši otrādi tu esi tā kā, bez bērniem vēl pagaidām, tad jau darbu šeit var atrast ļoti ātri, jebkurā fabrikā, jebkurā vietā var atrast, bet mums jau tas darba laiks ierobežoja. Bet, protams, sāk rakt dziļāk, tad izrādās, ka tur var gadīties, ka trešdienās ir vairāk paciņas, vēl tur kaut kāds reklāmas jāiemet, un tad varbūt, ka 9 tikai atbrauc, un tad atkal tas papildus darbs sāk čakarēt pamatdarbu otram cilvēkam, un arī tas, ka, ja tu atbrauc no vienos, tu pamosties, nostrādā, aizlaiž sīkos uz skolu, un tad tu atkal visu dienu grib gulēt. Mēs ātri sapratām, ka tas īsti nebūs tas ceļš, uz kuru man vajadzētu iet. Un es sūtīju vēl dažādus tos darba pieteikumus, arī uz vienu vietējo kinoteātri. Tā sanāca, ka nebija tās valodas zināšanas pirmkārt tik augstā līmenī, un blakus vienkārši tā arī pieredzējušāk cilvēki. Tas, diemžēl, laikam tā arī jārēķinās, ka, ja stāvēs ārzemnieks un stāvēs norvēģis, tad bieži vien šo te norvēģi drīzāk paņems darbā. Protams, uz tādiem darbiem, kuri vēl ir vajadzīgi valodas zināšanas vai kaut kāda pieredze. Es nerunāju par darbiem fabrikās vai kaut kādās citās, kas ir, kuri klasiski strādā, iebraucēji. Priekš manīm jau visa tā darba uzsākšana tā nebija tik vienkāršais tā iemesla dēļ, ka man bija ļoti grūti pierast, ka es esmu atbraukusi uz citu valsti, ka es nesaprotu, par ko iet runa. Teiksim tā, tas bija milzīgs diskomforts man, un ņemot vērā arī to, ka bija tā kā vēl tas darba laika ierobežojums, tad tu īsti nevarēji iet arī uz tādiem vienkāršiem parastiem darbiem, kur sākās, teiksim, fabrikā no 6 no rītā darbs. Tad, teiksim, man tas ceļš nebija tas ātrākais, laikam tā var teikt, ne? Uz ģimenes apvienošanas pasākumu tas tāds diezgan klasisks ceļš manā izpratnē, kā džeki jau pārsvarā, ko džeki māk strādāt ar rokām, vai viņi celtnieki, galdnieki, kas šitai diezgan apvienot profesiju, vai arī, kam ir šitas te 95. C kategorija, tie uzreiz uz mašīnām var atrast ceļu, jo šoferi visur vienmēr trūkst. Un sievietēm, kas ir vienkāršākais, to, ko viņas jau māk darīt, kas ir gadiem, vai ne, darīts un mājās. Un, ja tu tieši to pašu kustību var nopelnīt naudu un dabūt brīvu grafiku, tad vienkāršākais ir vaskedāmi. Jā, šī ir privāta māja tīrīšana. Es jau biju ļoti priecīga, ka caur Jāni dabūju pirmo klientu. Tas deva tādu pārliecību par maniem spēkiem, jo es jau runāju mazrusciņu norvēģiski. Lēnā garā jau sapratu, ka te nav tik briesmīgi, ka var viss notikties. Vai ne? Un viens no labums bija tajā arī, kad es pārsvarā šie te visi klienti bija ļoti tādi pretīm nākoši. Varēju tā kā vienoties arī pa laiku, kad es varu iet tīrīt. Un bieži vien tas tieši sakrit tajā laikā, kad bērni bija skolā. Un tādā ziņā tas ļoti labi iederējās tieši
kā es to biju iedomājis, kā es varu piepelnīties, lai ģimenei būtu vieglāk. Un kas ir svarīgi, mums bija arī viena mašīna tikai. Un tas ir bieži vien, protams, tas viss ir dārgi, 2 mašīnas uzreiz uzturēt. Un no sākuma nav nauda, pirmkārt jau nopirkt otru mašīnu. Un ja tev ir tas fleksibais grafiks, tad tu burtiski ar autobusiem vai pa vasaru ar riteni var aizbraukt, iztīrīt. Un, teiksim, tā pirmā klientīte bija dakterīte Oslo, kam šitai bija tā kā brīvdienu māja, ka viņi te atbrauc tikai pa nedēļas nogalēm. Un, attiecīgi, principā viņas nekad nesatiek, arī, ja ir sliktāk valoda, tev tas baigi neietekmē. Galvenais ir no sākuma sarunāt, kur ir tīrīšanas līdzekļi, ko tev vajag, ko tev nevajag. Un... Jo tā arī bija, ka mūsu savstarpējā komunikācija notika caur īziņām. Google Translate, jā. Jūs pirmo reizi, es satiku viņus tikai pirmajā reizē, kad mēs iepazināmies vien ar otru, un kad viņi izdomāja, ka viņi var man mēģināt uzticēt šo pienākumu. Un, Google Translate kaut kā jau jācīnās bija. Sākums nav vienkārši, jā. Nē, sākums nebija vienkārši. Cik tev bija, tā kā tev bija visvairāk klienti? Man tā liekas, tev bija 4 mājas? Vienbrīd man bija 4 mājas, jā. Es strādāju 2 mēnešus noliktavā. Jā, noliktavā. Un tad man sakrita tā, ka man gan tīrīšana bija, gan arī tad nosacīt patstāvīgs darbs bija. Jo man bija darbs no 6 rītā līdz 3 pēcpusdienā, tā kā tas bija uz nenoteiktu laiku, tā kā uz noteiktu laiku, tad ar vīru varēja sarunāt, vīrs varēja savu darbietu sarunāt, ka, teiksim, reizi mēnesī, teiksim, tur 2 nedēļas, varēja samainīties. Prikals bija tāds, kā vienā brīdī man sakrita tā, ka es gan strādāju tā noliktavā, gan man joprojām bija tās mājas, kas man bija aktīvi. Un tad man bija tā, ka es no rīta strādāju, no 6 rītā līdz 3 es strādāju noliktavā, un tad es pēcpusdienas braucu vēl tīrīt mājas. Vai arī otrādi es no rīta braucu tīrīt mājas, pus 3 braucu strādāt uz Sandefjordu. Tā iespēja arī burtiski, tā jau ir tās iespējas, tu vienkārši sako regulāri līdzi finā, meklē kaut kādus variantus, kur tu vari pastrādāt, jo es esmu bijusi uz diezgan daudzām darba intervijām. Ir skumji, protams, ir galīgi garām, ka tev pasaka nē, tu nedari, bet tā pašā laikā tas tā naivi skan, bet labs nāk ar gaidīšanu. Šeit jābūt tomēr ļoti pacietīgam. Tu atbrauc uz citu valsti, un ja tu negribi strādāt vienkārši tā, pārsvarā strādāt, teiksim, noliktavās vai kur, vai fabrikās, tad tādu darbu, kā atrast ar tavu vēlamo darba laiku, tas prasa laiku. Tu neko nevar izdarīt. Bet kas ir pats svarīgākais? Ka visu to laiku gāja un mācījies valodu, uzlaboja. Sēdēja, protams, pirmajā gadā ir sevišķi, es nezinu, vai man redz. Pirmajā gadā ir baigi svarīgi, ka palīdz sīkiem ielausties visā tajā vidē, jo, visiem tas ir šoks. Palīdzot, mācoties sīkajiem tos valodas un tulkojot, teiksim, pirmās nedēļās vispār pavadi galvu iedūras vārnīcā. Skaidrs ir tas, ka tad, kad tu pārcelies uz citu valsti un, teiksim, ja tev ir mērķis, tev ir bērni, tu zini, ka tuvākos 10 gadus tu noteikti šajā valstī pavadīsi, tad ir mērķis iemācīties valodu, ir mērķis, lai bērni iemācās valodu, ir mērķis iekļauties sabiedrībā. Un tad nākā šo te valodu mācīties un var atrast daudz dažādus tos bezmaksas veidus, kā mācīties, un ir tikai jārok. Tad jau ir. Un tas, ka tev ir valoda, tas, protams, paver pavisam cits iespējas darba tirgu. To nevar noliegt. Es varu izstāstīt vienu atgadījumu, kā man gāja. Pašos pirmsākumos, kad es sāku strādāt no Manpower, man aizsūtīja uz Hortenu strādāt. Tajā pašā rītā vienkārši pateica, ka Hortenā vajag darbinieku un lai es braucu. Tā kā uzņēmums, kuram ir pašam sava ēdnīca. Tas Norvēģijā šeit ir ļoti tipiski, ka visiem lielajiem uzņēmumiem fabrikām ir sava ēdnīca, kur viņi nodrošina salīdzinoši lētām cenām pusdienas. Un tad man aizsūta tur, un tas viss prikals jau ir tajā, ka tu tur aizēji un it kā iepazīsties un viss ir kārtībā, bieži vien tev nemaz nav iedots darba drēbes, tas tev jāprasa ir, lai no turienes iedot darba drēbes. Man vēl pat mums nebija nauda nopirkt kurpes, man nebija darba apava, tad es prasīju, lai tos man arī iedod. Un tad viņi man saka, lai es sasmērēju 20 bagetes, tur, teiksim, ar kaut kādu šķiņķi vai sieru, neatceros, nebija svarīgi. Bet viņi saka, tīve bageter.
Un es taču mācījos norvēģu valodu. Es zinu ciparus, un tāds cipars tīve nav dzirdēts. Vispār. Nezinu, pa ko iet runa. Un es viņai prasu, kas ir tīve, un viņa saka, šūe? Tas ir 20. Un tas ir ļoti tipiski, ka viņa ir dānieti, viņa ir pārcelsusies pirms 30 gadiem uz Norvēģiju, bet pat cik viņiem ir tāda ļoti līdzīga tā valoda, viņi turpina runāt bieži vien daudzus vārdus dāniski. Bet es tevi mācījos norvēģu valodu. Es dāņu valodu nav mācījies. Paskatās, kur mēs ir kādā vietā. Redz, smuki zirgi. Smaidīgi Sabīna, protams, jo ir zirgi. Un tad ir šī tāda neaprakstām skaista vieta. Cī ir skaista. Pirmajā darba uzdevumā man aizsūtīja strādāt uz ēdnīcu, kur ir tikai viens darbinieks, tas nozīmē es. Es, kas nekad nav strādājis Norvēģijas ēdnīcās, kam vēl ir pagrūti ar valodu, un nav neviens cilvēks, kas var parādīt, kā viss vispār jādara, kā darbojās, kā vispār notiek sistēma. Un tā es aizēju, tas bija Tonsberg Blā, īsi pirms... Tā bija pirmā darba diena? Jā, Tonsberg Blā man bija pirmā darba diena, īsi pirms jaunā gada. 27. decembris es atceros, man bija 8 jābūt darbā. Un es aizēju, un kaut kā nokļūst līdz tā ēdnīcai, un neviens nav, kas man paskatot, man iedod vienkārši numurus, kur man jāzvan ir, kur man ēdnīcas īpašnieks izstāstītu, kas man jādara ir uz to dienu. Viss ir ļoti skaisti. Bet, kā zināms, Norvēģijā ir 101 dialekts. Un tā ir sanācis, ka kursos un vispār visur māca bukmolu, kas ir tas tipiskākais dialekts. Un es ar viņu runāju, un viņš lieto vārdus, ko es nesaprotu. Viņš runā ar dialektu, ko es nesaprotu. Cīņa bija diezgan liela man ar sevi. Gribējās iet ārā pa durvīm, nekad dzīvē vairs neatgriezties. Bet kaut kā es to dienu novadīju. Es zinu, ka kasaparāti es nemācēju strādāt, tur ir savādāk sistēma, digitālā un visa. Vēl ēdienu, viņiem ir savādāk ēdienu, savādāk principi, kā viņi strādā. Latvijā ēdnīcu saprot, ka taisa vienkārši silto ēdienu, teiksim, kartupeļus ar kotleti un mērci un kāpos salātu. Tas būs tavs ēdnīcas ēdiens. Šeit Norvēģijā viņi pārsvarā ēd salātus, maizītes, un salāti viņiem ir tā kā salātu bārs. Viņi paši grib izvēlēties, kādas sastāvdaļas viņi liks savos salātos. Pa lielam tā kā rimčikā. Pa lielam tā kā rimčikā, jā. Un varbūt šad un tad varbūt šis siltais ēdiens. Teiksim, ļoti vienkārši, teiksim, kartupeļi ar desu vai teiksim, cepts lasis ar rīsiem vai kaut kas tam līdzīgs. Tā, bet laikam labi gāja, jo man aicināja strādāt vēl pēc tam tur. Kā man tur ir gājis ar kafijas aparātiem, kurus esmu nopludinājusi visa grīda ar ūdeni. Izvārīti rīsi 100 reiz vairāk nekā viņi ir vajadzīgi. Rīsi tā kā friškas? Rīsi tā kā friškas, ritīgi un tad, jautri. Tās ir tās ēdnīcas, kas... kos ir viena cilvēka vadīt. Un tā, ir, ja viens cilvēks nav, tas pasaules darbinieks ir slims, tad nāk aizvietotājs. Kas neko nezina, kur kas atrodas. Jā, kur kas atrodas, un nav nejausmas, kas jādara. Un viņam no viņa tiek prasīts, lai kaut ko izdara. Ja cilvēki nāks 11. ēst, viņiem gribēsies ēst. Šeit Norvēģijā darba līgums, ja tev ir pasveikais darba līgums, tad ir ļoti grūti tevi atlaist. Var tevi, teiksim, uz štata samazināšanu atlaist, un tad izmaksāt tur kompensāciju, bet palielam, ja nav tāda liela iemesla, tad atlaist tevi nevar. Un ir gadījies strādāt ēdnīcās, kur uzņēmums jau nav apmierināts ar šo te darbinieku, kas tur strādā, bet īsti viņi neko iesākt ar viņu nevar. Strādājot darba aģentūrā, tev sūc uz dažādām vietām, un nevienmēr tie cilvēki, ar kuriem tev nākas strādāt kopā, ir paši jaukumiņi, tā teikt. Mani aizsūtīja uz vienu fabriku strādāt, kur viņiem arī ir sava ēdnīca, viena cilvēka vadīta. Es jau pirms došanās uz šo te
darba vietu, saņēmu mājienu ziņu no manas kontaktpersonas darba aģentūrā, ka iespējams, ka varētu būt, ka ir kaut kādas nejaukas piezīmes vērstas no šīs te personas, ka tā nejaukāk var uzvesties, un tad, lai es obligāti dodot ziņu. Tā ir ēnas puse Norvēģijā šiem patstāvīgiem darba līgumiem, ka ir vajadzīgs ļoti nopietns iemesls, lai atlaistu šo te cilvēku. Nu, šo cilvēku nevarēja atlaist. Nācās vienkārši gaidīt, ka cilvēks pats izdomā mainīt darba vietu. Viņiem arī bieži vien ir darba sludinājumos, teiksim, ir norādīts, ka jāprot ir kāda no skandināvu valodām. Ka viņiem pat nav, viņiem te tās robežas ir tik izplūdušas valodām, ka, ja tu zini zviedru valodu, tev bez problēmu var paņemt darbā Norvēģijā un otrādi. Man arī bijusi reģionālā vadītāja šajā uzņēmumā, ko es šobrīd strādāju, viņa arī ir zviedriete. Un, nu, tā kā runā, tad jau nav problēmu. Tu apmēram saproti, pa ko iet runa. Bet visa problēma sākās tajā brīdī, ka viņi sūtīja īziņas un ēpastu zviedru valodā, zviedru rakstībā. Nu, te man jāsaka, ka es zviedru valodu neesmu mācījusies. Nu, tad Google nāk palīdzēt. tā kā, nu, te jābūt ļoti, nu, fleksibam, attapīgam un pasmaidīt un brīnīties par tādām lietām. Es domāju, ka vislielāko atspērienu, vispār vislielāko ieguldījumu manai valodas pilnveidošana un arī tīri pārliecībai, ka es varu strādāt Norvēģijā un varu strādāt tādu darbu laiku, kādu es gribu strādāt, iedod darbs pansionātā. Pēc tīrīšanas tu uz aģentūru aizgāji, vai ne? Nē. Tātad pats pirmais man bija tīrīšana. Tad man paralēli gāja gan tīrīšana, gan darba aģentūra. Tad pandēmijas laikā bija tīrīšana. Tad 2 mēneši strādāju tajā noliktavā Sandefjordā. Bruzes servis. Jā. Pēc tam es strādāju pansionātā, jā. Strādāju pansionātā tepat komūnu. Paralēli joprojām tīrīju mājas. Nē, tas ir fleksibli un naudiņa ienāk. Jo darbs pansionātā un arī tajā noliktavā bija jau pagaidu darbs. Tas nebija patstāvīgs darbs. Tad man piedāvāja darbu šitajā šī brīža uzņēmumā, bet tur tik raiti negāja ar to darbu uzsākšanu. Visu laiku atlikās, jo tas bija pandēmijas pēdējie mēneši, kad vēl aiztaisīja arī slēdza ēdnīcas un vispārējās lietas. Un tad es atteicos no tīrīšanas, tad man bija vienu brīdi tikai darbs pašvaldības pansionātā, jo tā bija viena no retajām vietām, kas turpināja strādāt visu pandēmijas laiku bez ierobežojumiem. Un tad pēc tam pagājušajā gadā ar 1. februāri sāku strādāt šī brīža uzņēmumā. Jā. Jo to tīrīšanu jau es saglabāju, daļa tā, ka tie bija tā kā nepastāvīgie darbi. Tur bija darbs, kad tu nezināji, kurā brīdī tev būs darbs un kurā brīdī tev nebūs darbs. Un es negribēju uzreiz atteikties no tīrīšana tā doma, ka tā arī ir nopelnīt naudu. Jā. Tīrīšanā, kad es sāku strādāt, es ņēmu 200 kronas stundā. Un tas ir pirms 3-4 gadiem. Tagad oficiālais minimums, kāds ir pa algām arī sievietēm, var apskatīties manā video. Par algām, jā. Par algām. Šitie augšā stūrītī, man tā liekas, parādīsies links. Man virs galvas. Nē. Tas ir sarežģīti. Tas ir sarežģīti virs galvas. Es pamēģināšu. Pamēģinu virs galvas. Ja man izdosies, šeit parādīsies links. Bet links ir arī aprakstā, tā kā noskaties šito līdz galam un pēc tam tu vari iet skatīties to sēriju. Like and subscribe. Jā, sievām ieklaus, vai ne? Pat Norvēģijā uzrīksties sapņot vairāk. Pat ja tu esi atbraucis nesen, tev ir grūti ar valodu, mācies valodu, jo šeit ir arī mūža izglītība, kurā jebkurā brīdī tu vari iestāties un gadu laikā iegūt pavisam citu profesiju, kas Norvēģijā varbūt ir vēl augstākā apmaksāta.
nekā tajā, ko tu šobrīd jau dari. Jā. Laša fabrika nav uz mūžu. Laša fabrika nav uz mūžu, tieši tā. Jo tad, kad es arī Latvijā mācījos pavāru profesiju, es jau kā 11 gadniece zināju, ka pavāru profesija man būs kā palīgi līdzeklis, lai sasniegtu kaut ko vairāk. Tā es Latvijā nostrādāju maz drusciņu un pēc tam dabūju citu darbu, kas man patika. Mēs jau, kas vēl ir, mēs jau pārcēlāmies uz Norvēģiju, mums nav bijusi šeit neviena atbalsta persona, neviena ome vai māsa vai brālis, kas palīdzētu pieskatīt bērnus, palīdzēt izvadāt uz skolu vai uz bērnās. Kamēr tev viņi ir, tu viņus nenovērtē, bet tagad tev fiziski ir vienkārši tu un tavs mīļotais, un abiem vajag tikt uz darbu, vai pēkšņi bērns ir slims un abiem ir degoši projekti, tad ko darīt tagad? Ko mums tagad darīt, vai ne? Kuram mums sadod bērnus? Jā, jo tādā ziņā mums ir bijis daudz vairāk jādomā līdzi, kā menedžēt savu dienu. Tāpēc man tas darba laiks bija tik ļoti svarīgs, ka es nevaru strādāt pa naktīm, vai es nevaru strādāt mājiņu darbu, jo mēs esam vieni šeit ar bērniem. Tā ir mūsu izvēle, mēs to apzināmies. Runa ir vairāk par to, ka pat nevajag baidīties pārcelties, pat ja jums nav šeit neviena atbalsta persona, jo varbūt tas prasa mazliet vairāk laika, bet ir iespējams, ka abi strādā un ka bērni iet uz skolu un ka viss ir kārtībā. Protams, tas nav viegli. Tas nav nekad bijis viegli. Es domāju, ka Latvija arī noteikti tas nav viegli. Ceļš sākums. Bet, jā, šeit ir tam citi mērogi pavisam. Šeit tu redz, kāpēc tu cīnies un dari. No tuvākajām sērijām es taisīšu pa hobijiem, jo es gribu parādīt, ka te visi latvieši vienkārši nesēž un nedropē, vai arī nesēž tīri televizoros, un ka mēs darām diezgan interesantas lietas. Tur būs pāris cilvēki, kam es zinu tāds interesantāks hobijs, jo kā jau visur, kur ir latvieši, vienmēr ir kaut kādi futbolisti, hokejisti, ir kaut kādi kori un kaut kādi dejotāji, bet man tās tautiskās lietas nevisai uzrunā. Es gribu kaut ko interesantāk parādīt. Un, ja tev ir kaut kāds interesants hobijs, vienalga, ko tu tur vai tur kaut kādas lidmodelīšas taisi vai kaut ko, nezinu, pats braukā, driftējā mašīnu un tam līdzīgi. Protams, tas viss ir vēlams Vestfoldā vai tur līdz Oslo, līdz Lillehammerai, tā lai nav baigi tālu jākuļās, bet, ja tev ir interesants hobijs, man kanāla sadaļā pāri e-pasts, paņem atsūt man e-pastu un paskatīsies, varbūt mēs ar kaut kā kopā sabīdītu. Kas sievai jāsaka youtuberiem? Like and subscribe! Un šitai brīnišķīgā vietā arī sakam atā, un tiekamies nākamās sērijās.